Hei! Vai gadījumā nav tā, ka meklē palīdzību no malas, jo nevar saprast, kur īsti atrodies, kāpēc neesi bagāts, kāpēc neesi veiksmīgs, kāpēc nedzīvo pārticībā. Varbūt tie ir tādi jautājumi, kas sevi nomoka. Varbūt tieši tāpēc es trāpīšu uz šo video. Tātad man ir atbildes uz šiem jautājumiem. Varu palīdzēt jums ar tiem tikt galā. Tas viss ir novēršams, pārlabojams un visu atlikušo dzīvi varēsiet dzīvot pārticībā, bagātībā un iespējams atrast arī savu īsto dzīves aicinājumu, lai varētu pilnvērtīgi dzīvot un atrast kā palīdzēt varbūt citiem cilvēkiem. Arī tādas iespējas ir. Tā kā, jebkurā gadījumā to visu var darīt, to visu var labot. Lielākā problēma ir tāda, kad šīs visas lietas ir uzstādītas mūsu zemapziņā, mums augot, mums vecāki, galvenokārt mātes, tēvi, arī vecās mātes, vecie tēvi, kam vēl tālāk vecmātes un vectēvi. Mums uzstāda tādas programmas zemapziņā, ka nevar cilvēks attīstīties tālāk. Tā ir problēma, tā ir visai padomju savienības, postpadomju savienībai. Tā ir problēma. Pats es izgājis cauri šai lietai un saprats, ka tas tiešām tā ir. Un tas viss ir labojams. To visu var sadarīt. Es varu jums palīdzēt ar to tik galā. Attīstīties. Tāpat arī atkarības, smēķēšanas atkarība, atmest smēķēšanu garantēti un uz visu atlikušo mūžu, kad nevajadzēs vairāk nekad smēķēt. Tā kā tāds liekais svars, kas arī cilvēkiem ir, arī, kad netiek galā, tie visi bloki un programmas, kas ir, ko var noņemt, labot, salabot un veiksmīgi dzīvot tālāk, atlikušo dzīvi. Tā kā droši varētu vērsties pie mani, es esmu Madars Baļķīts, esmu regresa loksītnes pēc, un droši sazinieties ar mani, un skatīsimies, ko var darīt. Galvenais jābūt pašiem jums arī vēlēšanās. Tiešām jābūt vēlēšanās to izdarīt un vērst par labu. Tā kā tādā veidā satiksimies superterapijā.com.